Labu dienu visiem! Prieks būt tā kunga namā, ne? Amen. Paldies Dievam, ka viņš mūs vada, ka liek mūsu sirdī šo vēlmi viņu meklēt. Dzīvo varano Dievu. Viņš ir dzīvs, un lai viņš šodien arī runā un aizskar mūsu sirdis, pieskarās, ja vajag dziedina, vajag iedrošina, ja vajag norāja, lai viņš dara to, kas mums ir šodien nepieciešams. Un viņš noteikti zina labāk, ne? Mēs reizēm paši nezinām, ko mums vajag. Viņš zina labāk. Debes Tēvs, paldies Tev. Tiešām par žēlastības dienu, paldies, ka mēs varam būt Tavā namā. Pieskaries mūsu sirdīm, lai Tavs vārds ir dzīvs, lai tas runā uz mums, Jēzu. Un aizskar arī to cilvēku. Debes Tēvs, mēs šeit nesam tādu mazu saujumu. Apkārt ir cilvēki, kuriem vajag glābšanu, kuriem vajag Tavu iedrošinājumu, mierinājumu. Debes Tēvs, ka Tu aizskari tos, kas šeit dzīvo, šai pilsētā, ka viņiem rodās slāpes, apzināts un neapzināts, ka viņi sāk domāt par Tevi, sāk Tevi meklēt. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Apustuļa Pāvela 1. vēstule Timotejam, 2. nodaļa no 1. pānta. Tad mēs pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgi un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dievam un pestītāju priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi paši ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem par liecību savā laikā. Tālāk es esmu iecelts par saucēju un sūtni, es saku patiesība nevaloju par mācītāju pagāniem ticībā un patiesībā. Āmen. Sēdiet. Tad, kā Dievs mudina savā vārdā mums būt par lūdzējiem, par aizlūdzējiem, jo viņš grib visus glābt. Viņš grib visus glābt. Man un tevi ir izglābts, esam Dieva namā. Paldies Dievam, mūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Un mēs varam slavēt un pateikties. Bet vai bija tā, ka tu uzreiz atsaucies? Es zinu to, ka ne. Es par sevi varu teikt. Man vajadzēja nevienreiz vien, lai es dzirdētu viņu vārdu. Lai mani kāds uzrunā. Un cik labi, ka bija šie liecinieki, ka bija šie aizlūdzēji. Un es varēju vienā dienā atvērt savu sirdi viņam. Tikko bija kas pa svētkiem? Mēs viņus nesvinām, jā, bet nezinu kā šeit, bet Ogrē un Rīgā man tā vakarā bija jābūt rādio, pilnas ielas ar visādiem pārklājo jaunieši, jā, bet sataisījušies, knapi varbūt var paiet, kā ir saģērbušies, jā, bet sakrāsojušies tā, ka nepazīt. Viņi tur ielikuši enerģiju, laiku. Un jāsaka, tā mēs nevaram nosūtīt, jo viņi to nesaprot. To, ko viņi dara, bet viņi to dara. Tas ir kaut kas viņiem. Končus var dabūt, jā. Visos stūros končus. Vai prasīja, vai varēja dabūt, ja? Dievs ir glābt. Es zinu to, ka ar kādiem ticīgiem, kad runāju, viņi dusmīgi. Viņi ir dusmīgs. Šitie visi uzbāžas. Audies, paskaties savādāk. Paskaties, ka tev ir iespēja, nevis dusmojies, bet mīlestībā liecini, mīlestībā aizlūdz, jo viņi nāk pie tevis. Tev ir iespēja viņus uzrunāt. Mēs reizēm sadusmojamies. Mums ir dusmas, ka viņi mūs traucē. Tas ir Dievs ir labs, viņš ir glābt. Es arī radio to teicu, mēs ceturtdien ar brāli Aivaru bijām pansionātā un tikko uzgājām. Pirms mums tur ir fiskultūra viņiem.
Un lielākā daļa projām negrib klausīties. Tikko mēs uzējām beidzās fizkultūra, lifts salūst. Un man jāsaka slāva Dievam, ka lifts salūst, jo viņi lejā nevar nokļūt. Vieni tur ir uz ratiņiem, citi grūti iet, un viņiem tas ir grūti tur pa tām trepēm lēkāt. Un, kā saka, lielo to gandrīz visus atpakaļ atsūtīja pie mums. Un mums bija pilna zālīte, uz kuriem var runāt. Un man bija jāsaka, jūs šeit esat piespiedu kārtā lielākā daļa, bet Dievs jūs mīl, viņš ir glāb. Es saprotu, lielākā daļa jau tur ir gados cilvēki. Varbūt nākamreiz mēs aiziesim, un tad būs pēc 2 nedēļām, kad mums ir jākalpo, un varbūt kāds būs mūžībā. Un viņam ir iespēja, Dievs mīl. Un viņš nevarēs teikt, man nebija iespējas. Dievs teiks, es šeit radīju apstākļus, lai tu varētu dzirdēt. Un interesantākais ir tas, tā kā beidzās šis mūsu dievkalpojums, viņš mazais, apmēram nepilnu stundu, viņš tur ir apmēram 50 minūtes. Ja. Mēs gājām projām, mēs vēl darbiniecēm būsim, kā ar liftu, darbosies? Viņi saka, meistars saka, nesaprot, kas šoreiz noticis. Laikam nebūs lifta. Kamēr mēs nogājām pa trepēm, lifts sāka darboties. Uz to stundu, kamēr mēs tur bijām, varēja sludināt Dievu vārdu, lifts nedarboja. Slāva Dievu. Ja negrib paši piespiedu kārtā, bet Dievs mīl un viņa vārds var atskanēt. Ka mēs ieraugām, ka mēs izmantojam iespējas priekšā valsts svētki. Mums ir iespēja noteikt kādu satiksmi un kāds kurnēs par valsti, par visu. Ja tu to sadzirdi, tev ir iespēja teikt, kā varētu būt tā valdība un tā valsts labāka, tad tu sāc lūgt. Un tev ir iespēja uzrunāt. Tūlīt tās nemanot piedāks atvērt laiks. Atkal tev ir brīnišķīgi iespēja. Tu satiec cilvēkus noskumušus, nospiestus, neziņā. Tev ir iespēja rādīt, kur ir gaisma, kur ir mierinājums. Lūdzu, lai tev ir spēks, lai tevi pašu stiprina, dzīvīgu viņam piepild, lai tu var iet un dot to tālu, lai tu nes gaismu, lai tu lūdzu un iestādiet. Tā kā mēs gribam, Dievs dod iespējas. Ticiet vai nedat? Dievs dod iespējas, tā kā mēs gribam arī. Viņš dos tev, ja tu sāksi lūgt. Lūdzu par kaimiņiem, lūdzu par šo pilsētu, lūdzu par katru tur, kur tu dodies. Reizēm mēs varam patiešām negribēt. Mēs esam dusmīgi, ka mums uzbāras. Tu vari apsēsties vilciena autobusā un tev var kāds pretī apsēsties, aiziet pie daka, un viņi noteikti sāks ar tevi runāt. Un tev gribās vienam pabūt. Tu neesi garas stāvoklis, tev nav šodien labs. Tev ir iespēja. Ja tev uzbāras, tev ir iespēja. Tev ir iespēja. Kāds stādēda mašīnu, tev ir iespēja viņu paņemt un viņam liecināt. Kā mēs paskatāmies uz to? Dievs dod iespēju. Mēs lūksim Dievu un es aicinu arī tevi, ja tev ir sirds tādā noskaņā, ka jālūdz un jāiestājas par kādu, vai pateicība, darīsim to. Kādu brīdi būsim lūkšanā. Lūksim Dievu. Дорогой наш Господь, я благодарю Тебя за это утро, что Ты дал нам быть в доме Твоем. Господь, Ты сегодня нас благословляешь Словом Своим, Ты благословляешь, и Ты хочешь каждого благословлять. Иисус, дорогой, я благодарю Тебя, Отец, за милости Твоей, Господь, и Твоя милость, Господь, над нами, надо мной, над внуками моими, Господь, над детьми моими, моей семьей. Я благодарю Тебя, Господь, мне за что сегодня благодарить. Святой для Господи Боже, хорошего. Я приношу Иисус Тебе, Господь, Ты сказал, что Ты жился немощи болезни, понес Ты крест Голгофы. Эти кровью Своей очистил все болезни. Господь Иисус, я благодарю Тебя, Иисус.
Господь, я благодарю каждого брата и сестру, что здесь, Господь, чтобы нас благодарить Тебя. Жить, Господи, когда Ты хочешь, Иисус, видеть нас, Дух Святой. Благослови духовно, Господи, чтобы нас возрастали, чтобы нас быть светом, чтобы Господь нас исследовали, Господь, и видели нашу жизнь. Иисус, я прошу, молю Тебя, благослови. Благослови наш город, благослови, спасай многих, чтобы многие познали Тебя, что мы не остаемся на кладбище, что наша душа идет вслед за Тобою. Если кто не познал Тебя, тому не видать, Господь. Иисус, дорогой, благослови, спасай, Господь, многих и многих, чтобы многие, Господь, задумались о вечности. Она придет, Господь, каждому. Я благодарна Тебе, Иисус, за брата Лавриса. Благослови его слово, благослови, Господь, чтобы это слово касалось мира каждого. Благослови, Иисус, Господь, наших музыкантов. Иисус, благослови, Господи, их семьи, Господь. Я Тебя за все хочу прославить и возвеличить. Ты мой Спаситель. Иисус, слава Тебе за все. Аминь. Бог Отец, Владыка неба и земли, благодарю и славлю Тебя, Всемогущий, за новую возможность, которую Ты нам дал. По Твоей великой милости продлил дни жизни нашей, Господь, и мы пришли в молитвенный дом предстать пред Твое величие, воздать Тебе славу, честь, благодарение за все Твои благодеяния, милости, оказанные в нашей жизни, Господь. Боже Святой, благослови это служение, да будет здесь прославлено Твое святое имя, Всемогущий Бог. Ты, Господь, велик Бог, Ты возлюбил нас, Господь. Ты умер за грехи наши, Ты воскрес для оправдания наше. Ты хочешь нас оправдать, Ты хочешь нас спасти. Боже, Твое желание спасать, Ты не хочешь смерти грешника. Боже, помоги использовать это время благоприятное, которое Ты нам даруешь, Господь, чтобы не упустить, не опоздать, чтобы к Тебе больше и больше приближаться, Боже, милосердие более и более доверяться, на Тебя уповать, все надежды возлагать, Тебе служить всем сердцем и душою верными быть, дорожить этим временем, которое так быстро бежит, Боже Святой, ценить время это, использовать это время так, как Тебе угодно, научи нас так счислять дни наши, чтобы сердце мудрое приобрести, даруй нам всем мудростью разума, как нам жить, как нам поступать, что делать, что не делать, даруй мудростью ума всем нам, благослови всех нас, Боже, да прославится имя Твое в этом служении, благослови брата нашего, Господь, нам сил возвещать, верить благую в силе Духа Твоего Святого, благодать и помазании Твоем, быть сосудом чести, Боже, благослови это пение, Господь, прославление. Да будет здесь прославлено имя Твое, Господь мой дорогой. Ты достоин славы, вечный Бог. Славьте Бога, не молчите, прославляйте, взывайте. Amen. Amen. Dārgais Jēzu, es Tev pateicos, ka mēs varam būt šai telpvietā, kur Tu esi pēc savu dārgā apsolījuma vidū. Slāv Tev, ka Tu esi uzticams glābējs. Slāv Tev, ka Tu esi gājis uz Golgātu, izlējis savu svētās asinis. Slāv Tev, ka Tu esi aicinājis un nomirsis par grēkiem. Svētais un nomirsis par grēkiem. Kad esi viss pie krusta piegudījis, lai mēs tam Tev piederētu un Tev sekotu. Slāv Tev, ka Tu doti draudzē ieiet jaunajā darbības gadā. Izlej svēto garu spēku un izlej dievišķo spēku, ka mēs varam pastāvēt, ka mēs varam pagodināt Tevi, ka mēs varam sekot Tev, ka mēs varam piepildīt Tavu gribu, ka mēs varam uzvarēt visas kārdināšanas un palikt Tavā pusē ar skaistu sirdi. Svētī draugi jaunā darbības gadā. Svētī katru vienu, izcinā kungs, kad paklausam Tev, kad sekojam Tev. Svētī Tavu vārdu šodien, svētī dziesmas, ko vēl dziedāsim
svētī. Un lūdzamies par mūsu zemi, par mūsu tautu, par mūsu valsti. Kā tavs vārds saka, lai mēs aizlūdzam, lai varētu mierīgi dzīvot, kungs. Patiešām izlaiž to lūgšanas darbu, iedodi visiem mums visus grēkus, visus vainas, iedodi cik daudz esam savus ceļus gājuši pret tavu, iedodi mūsu valstī, mūsu tautai, visus netaisības un visus negrēcības. Lai nāk tavs miers, lai nāk tavu žēl, lai nāk tavu gaismu, lai nāk tavu palīdzību, Jēzu. Izrādi sātana varu un atspīdi ar tavu patieso gaisu, ka mēs tavā gaismā ieraugam sevi un sekojam tevi tos apstākļos. Abas tēvs to lūdzos Jēzus vārdā. Amen. Debes Tēvs, tiešām paldies Tev žēlstības laiku. Paldies, ka mēs varam lūgt un neglūgt. Lai Tu turpini glābt cilvēku, lai Tu ņem arī mūs un ka Tu gribi mūs ņemt un lietot kā rītus savam godam. Lai mēs būtu šīs dzīvās vēstules. Viens, ka mēs aizlūdzam, otrs, ka mēs pamanam iespējas, ka mēs tās izmantojam. Ka tur, kur ikdienā mēs esam, ka Tu vari ņemt un lietot, ka mēs esam uzmanīgi, ja Tu gribi mūs lietot, ka mēs esam gatavi, kad mēs varam teikt Tavu evaņģēliju vēstu un cilvēku var izglābties. Ka mēs varam aizlūgt un kad var apstiprināt vārdu līdzjošām zīmēm, ka cilvēki saņem atbildes, ka viņi pārliecinās, ka Tu esi dzīvs Dievs. Ka mūs pašus Tu stiprini, ka mums šodien varbūt kādam vajag apstiprinājumu, ka vajag kādu iedrošinājumu, ka vajag dziedināšanu, ka Tēvs mēs nākam Tavu trūņa priekšā, Tu dodi mums to, kas mums nepieciešams. Varbūt kāds ir paguris vai atjaunošana. Liekas, ka tūkstnesī iegājis, kad Tu izved ārā, kad Tu piepildi savu dzīvību, Tevs Tēvs Jēzus Kristus vārdā. Kad Tu dodi šīs atbildes, un tad, kad mēs lūdzam, Tavs vārds saka, Tu dodi vairāk. Tu dodi vairāk mums, nekā mēs saprotam, ko mums vajag. Tiešām dodi vairāk, lai Tava dzīvība iekš mums ir, lai Tava gaisma ir, lai mēs to nesam tālāk. Jēzus Kristus vārdā. Lai šī ir vieta, kur cilvēki var izglābties. Lai šī ir vieta, kur cilvēki to dziedināt, atbrīvot. Jēzus Kristus vārdā. Tu šeit vari spēcīgi darboties. Caur savu gāru, caur savu spēku, Tu nonāc spēkā un godībā, Jēzus Kristus vārdā. Tiešām aizskar katru vienu mazu un lielu, pieskaries debes Tēvs. Tev tik daudz veidi, kā aizskart mūsu sirdis. Mēs esam dažādi pieeja varbūt vajadzīgi. Šodien vajag dažādi, ka Tu pieeja pie katra kungs. Caur dziesmu, caur vārdu, caur liecību, caur lūkšanu, caur dažādām vietām, varbūt kaut ko mēs vēl nezinām, kā Tu var aizskart. Debes Tēvs, to dari, kungs, lai mēs izejot pa Tava nama durvīm, varam būt stiprināti, varam Tevi slavēt, godināt, Jēzus Kristus vārdā. Ja kaut kas nospīš, ka Tu paņem nostan mūsu raizes un nastas, dodi virzību, dodi vadību, dodi atbildes, dodi gudrību, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Ticām, ka mēs lūdzam, Dievs atbild. Dievs atbild un viņam ir visas iespējas, visas spēks, visa vara. Viņš turpina darboties šodien. Mēs esam aicināti paust viņa varenos darbus. To, ko mēs piedzīvojam, ko viņš dara mūsu dzīvēs, citu. Redzēt viņus, piedzīvot un paust. Nes tālāk. Ja cilvēki to nezina, kas nav piedzīvojuši, viņam to vajag. Dievs. Jo tik ļoti Dievs pasauli, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, kad viņš devi savu vienpiedzimušo dēlu,
skolā? Ir. Ja ir, tad aizlūksim. Tāpēc tēvs, mēs pateicamies par bērniem, par sēdienas skolu, par skolotāju, ka tas ir vairāk rīko. Un katrs tiesniņu aizskar, ka viņi zina no mazām dienām savu vārdu. Un lai nav tā, ka viņi tikai dzird par tevi, bet lai viņi sev piedzīvo. Tēvs tajā ikdienā, tajos apstākļos, vajadzībās, tā kā viņi jūtas, ka viņi var meklēt tevi un piedzīvot tevi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tad ir tas teikt. Ir iespēja liecību kādu teikt vai kādu dzēja, tad noteikti šobrīd ir laiks. Man būs tādas nelielas pārdomas par mīlestību. Vislielākā mīlestība ir Jēzus Kristus mīlestība. Lielākas vairs nav un nevar būt. Bet dzīvē sastopamās tieksmes nav mīlestība, tās ir tikai jūtas. Ir mūsu dzīvē jūtas, ilgas, sapņi. Un neizsakām iekrāt pēc otra. Mums sāp, mēs ciešam, pārdzīvojam. Viss pāriet, jāiesāk no jauna. Cik mīlestība dzīvē tev ir bijis? Pirmā, otrā, varbūt vienīgā. Un tomēr neiztika tu bez strīdiem, pārmetumiem, uzticības zudumiem. Bībelē mēs lasām, kas ir mīlestība, bet vai katram iespējams to nest? Tāpat kā bauslis, ja kaut vienu nepildīsi, tad tūdaļ kļūsi grēcinieks. Bet Jēzus tevi pazīst. Kāds esi, tādu tevi mīl. Un ne tikai mīl, bet arī žēlo un aicina pie sevis nākt. Jēzus nemainās. Kāds viņš ir, tāds arī paliek. Un mūžam vārdam paliks uzticīgs. Lūk, tāds ir Jēzus. Viņa mīlestība, viņš vienīgais ir īsts un patiesīgs. Paldies! Paldies! Šodien nebija plānots liecināt neatziņas vārds. Tad kaut kā ienākot šajā dievnamā, ir sirdī pāris lietas. Šajā laikā man ir daudz satikušas vecus cilvēkus, gan slimnīcāšiem, spārējus, un tad viena no īpašākajām satikšanām ir mamma gulēja nodaļā, un tur viņai pretī gulēja ļoti veca tanti. Pie mammas braukājot, mēs, protams, pārunājām, mēs tā kā komunicējām, un tad vienā reizē aizbraucot, es sajūtu, ka tā ir pēdējā reize, kad es viņu satikšu. Kaut kā Dievs man licis bija sirdī, sākt runāt, bija iegūta uzticība, un mēs sākām runāt, un tai sievietei bija vēzis 4. stadija. Viņai nevarēja operēt, jo viņai bija vēl blakus saslimšanas. Bet es neredzēju, ka cilvēks tā mocītos sāpēs, un mēs tā sākām runāt par Dievu, par to mīlestību. Es saku, jā, es ticu Dievam, un viņas seja atvērās. Tas man šķiet pārsteigums, jo viņa zināja, ka tās ir viņas pēdējās stundas, pēdējās dienas. Mēs pārnājām par ģimeni, pārnājām par mazbērniem, un nākušajā reizē aizbraucot, viņas vairs nebija. Un arī vēl viens tāds stāsts, braucot sabiedriskā transportā priekšā.
sieviete, kur ir neadekvāta, viņa bļauj, viņa kliedz un visu apkārt tādu saspringti. Bet Dievs liek sirdī pateikt, ka Dievs tevi mīl. Tā laikam man bija visgrūtākā lieta pieiet pie šīs sievietes pateikt, jo es gaidīju pretī, ka tur būs vārdu birums vai vārdu caurēja, bet lūdzot Dievu par viņu kaut kā, redzu, ka cilvēki apkārt vairs neiespējams, un es tā neklausos tur tajā sarunā, es uzlūdzu austiņus, bet tās sarunas sāk kļūt adekvāts, viņi vairs nebija, viņi vairs nekliedz. Es saņēmos drosmi pieiet pateikt, ka Dievs tevi mīl. Un viņas seja apmēga. Tās ir tādas divas lietas, un tāda viena lieta, kad es sēžot solā, kad bija lūkšanas, bija viens teikums. Kam tu būsi vajadzīgs, tad, kad tu vairs nevarēsi? Mīļie, mums ir tā, mums pašiem, mēs cilvēki, mēs neesam viens ar otru. Es nevaru teikt, ka latvieši ir tā kā nacionalitāte, es nelikšu šo priekšā, bet pie kā vērsties tad, kad ir slikti? Vai kas ir atvērts tām, ja tev ir slikti, pie kā vērsties, pie kā prasīt? Palūdz par mani, aizlūdz par mani, esi ar mani, pabūd ar mani. Mums nav. Mums nav. Es pieņemu, ka daudziem šeit nav. Kam tu būsi vajadzīgs? Ar Dievu nepietiek. Es nesaku, ka ar Dievu nepietiek, bet Dievs ir radījis cilvēku cilvēkam. Pieiet, pārunā, samīļot, palūgt. Un ja tu esi viens, un šeit daudz ir vieni. Viņi ir vieni. Nevis vizuāli ir vieni, bet viņi ir vieni. Un ja mēs viens otram ejam garām, kā jūties labi? Viss kārtībā. Bet tu saproti, ka dziļi sirdī tur nav. Tur nav. Neejam viens otram garām, arī tiem vecajiem cilvēkiem. Jo viņiem ir, es ieraudzīju, ka viņiem nevajag daudz, viņiem vajag tikai parunāt. Tāpat kā jebkuram cilvēkam arī jaunam, tikai vienkārši parunāt. Smaidu, mīlestību un pagu. Viņam nevajag daudz. Neatstājam viens otru. Paldies. Paldies. Mēs pagājušā svētdienu nosvinējām draudzēji dzimšanas dienu. 147. dzimšanas dienu. Un esam iegājuši jaunā darbības gadā. Un domājot par šiem 147 gadiem, kādi tie bijuši, kas ir piedzīvots un pārdzīvots, mēs zinām daudz, kas ir pārdzīvots. Mēs varam kaut ko izlasīt vēstures grāmatā, bet daudz ko man mūsu brāļi un māsas ir pārdzīvojuši. Mums bija arī tāds laiks, kad atņēma mums baznīcu, uz 30 gadiem atņēma. Jā, ka mēs nevarējām šeit pulcēties. Te bija veterinārā aptieka, te bija ēdnīcas skolas, brīžam tukši stāvēja. Un tas bija tāds smags laiks. Jā, daudz ko var atņemt. Bet vai mums var ticību atņemt, vai draudz izjuka? Nē, draudz pastāvēja, kaut ar dievnams bija atņemts mums. Jā, un tā ir Dieva žēlastība. Ticību nevienam nevar atņemt. Vai var atņemt? Mums var biedēt, lai mēs atteiktos no Dieva, lai mēs neticētu Dievam, lai mēs pagrieztu muguru Dievam. Jā, uz to mums var biedēt. Bet ticību atņemt mums nevar. Jā, lai Dievs mums palīdz, ka mēs no tēviem, kas droši stāvēja grūtos laikos, ka mēs arī pastāvam un neesam kā kādas mazas grūtībiņas, tad uzreiz pagriežam muguru. Lai Dievs dod mums spēku
ticībā būt vēl drošākiem, vēl stiprākiem. Un man ir tāds jautājums, kādi sekotāji Kristum ir vērti un kādi nav vērti? Kā jūs domājat? Kāds sekotājs Kristum ir vērts un kāds viņam nav vērts? Jēzus saka tādus vārdus, kas tēvu un māti mīl vairāk nekā mani, ko viņš saka? Tas man nav vērts. Kas dēlu un meitu mīl vairāk nekā mani, tas man nav vērts. Kas savu dzīvību mīl vairāk un krustu nenes, tas ar man nav vērts. Tātad mēs varam būt vērtie sekotāji viņam un arī nevisai vērtie sekotāji. Lai Dievs palīdz, ka mēs gribam Kristum tā pieķerties, ka nekādas vētras mūs nevar izbiedēt un iztraucēt, un kad mēs viņu mīlam, nevis kaut kā maz drusciņi, bet pienācīgi mīlam, tā kā viņu pienākas mīlēt. Jo viņš arī ir mūs mīlējis līdz nāvei. Viņš ir atdevis dzīvību, viņš izlējis savus svētās asinis. Viņš ir visaugstāko mīlestību mūs mīlējis. Un viņš sagaida no valda un arī no tevis, brāli un māsa, ka tu viņu pienācīgi mīlētu. Un lai Dievs dod mums spēku patiešām, ka nekas mums šeit dzīvē nav dārgāks par Jēzu, par viņu upuri, par viņu žēlastību. Lai Dievs mums palīdz uz to, mēs varam ātri palikt tādi, ka citas lietas kļūst dārgākas par Kristu. Lai Dievs mūs pasargā, brāļi, māsa. Turēsimies pie tā kunga ar visu sirdi, ar visu dvēseli, ar visu prātu un sapratu. Lai Dievs uz to mums palīdz. Amen. Man jau saka, laiks ziedojuma dziesmai. Mums ir iespēja dot ziedojumus ar pateicību. Apzinies, ka Dievs tevi svētīs. Viņš strādā par tevi un vajag labi tiešām ziedot ar pateicību. Ka tu tos dari un tu dodi tik, ko prieku tu vari darīt. Reiz valsts teica, tu netiksi nekad pie Dieva, ja tu nesapratīsi, ko Jēzus ir izdarījis tevis dēļ. Tas pats lielākais noslēpums. Pateicamies tu Jēzu par tavu upuri, par tavu lielo mīlestību, ko tu izdarīji pie krusta. Jēzus, es tev lūdzu un tev ir tik labi. Zināt Jēzu, kungu, kurš par mani sevi nodevā. Ir tik labi būt un zināt Jēzu, kungu, kurš par mani sevi nodevā. Tikai visu
jo viņš ir žēlis. Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Viņš ir vienīgais, viņš kungu kungs. Teiciet Dievu viņa žēlastību. Teiciet to domāju, mums ir par ko slavēt un pateikties. Protams, ir vajadzības, vienmēr viņas bija un būs. Bet pateicība pāri visām. Padomājiet, šajā pilsētā, cik ir ticīgi cilvēku, cik mēs šodien esam dievkalpā, kāds varbūt ir apslimis, kādam ir darbs, kaut kur aizkavēts. Varbūt ir kāda vēl draudzene. Cik ir kāda draudze vēl ir? Ir, jā? 4. Bet cik kopā tad ticīgi cilvēku šeit būtu? Man liekas, nemaz tik daudz nav. Lai kur mēs ietu, piemēram, jāizbrauk šodien uz Rīgu, apstaigāt visas draudzes, saskaitīt, cik tur šodien aizgāja. Ja zināt, cik ir Rīgā iedzīvotāji. Cik baznīcās būs šodien pabijuši cilvēki? Labi, šodien tehnikas laikmets ir ļoti daudz šodien, kuri skatās, teiksim tā, internetā.
Ziniet, ar laiku var pārstāt arī skatīties. Un, diemžēl, tāda tendence notiek ar cilvēku, ja viņš tā sāk. Vispār nav daudz, un mums ir par ko pateikties, ka mēs esam Dieva bērnu vidū. Jo, īstenībā, mums to vajag. Mums to vajag, mums vajag draugu. Man un tev vajag draugu, man vajag būt ar Dieva bērniem. Šodien es nosaukums runāju, būs efektīvi kristiešu ieradumi. Jeb, kas ir efektīvs? Tas, kurš nes ietekmi, kur lūkšanas Dievs klausa, kurš nes augļus. Tas ir efektīvs. Ar citiem vārdiem, tas, kurš nes augļus, ir augļi. Kādi tad ir labi ieradumi? Man liekas, viens no svarīgākiem ieradumiem lasīt katru dienu Bībeli. Kad tu lasi viņas vārdu. Jo pats mūsu kungs ko teica, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Viņa vārds. Cik tas ir svarīgs tev? Ir labi, ka tā, ko sauc par Bībeli, viņa vārdu, to patvērta, ka viņi ir sazīmēti, man noteikti viņi ir sazīmēti. Es zīmēju, kā es krāsoju, vieglāk atrast un viņi ir lietot. Un, ja paskatoties, man ir pilns ar lapiņām, tas, ko Dievs uzrunājas, pierakstu, sazīmēju, ko es lasu. Tas man palīdz. Kad bija kāda neilga laika draudzē, es jūtu, ka man kaut kādi trūkst tās sakārtotības, un tad es ieraudzīju kādu zaļu grāmatiņu pie vienas māsas esot, un viņa saucās Augstini stipri Dieva ģimenē. Bija tāds populāra studiju grāmatiņa, kad es to ieraudzīju, ieskatījos, es teicu, man to vajag. Kur tās Bībeles studijas būs? Un tās bija Rīgā, man jābraukā uz Rīgu, bet manas sirds dēļ, es gribēju tur būt. Es gribēju iziet cauri šai grāmatai. Es varu teikt, to bija izstrādājuši tādi, kas ir praktiķi, ne tikai teorētiķi, bet praktiķi, kalpotāji. Un viena no tādām nodaļām un apmēram bija lasīt Dievu vārdu, atzīmēt to, pierakstīt. Un vajag labi, ka mēs to darām. Mēs lasām, mēs pierakstām. Lai nekur nepazūd tas, ko Dievs uzrunā. Vienu dienu var tev ļoti runāt. Un tu esi pārsteigts, ka tev nāk kāda atklāsme, bet varbūt kāda diena, kad galīgi liekas, nekas to nerunā uz tevi. Bet vienalga turpin to darīt. Tā ir dzīvības maize. Ir atšķirība cilvēku, kurš regulāri lasa un kurš nelasa. Kā vispār zināt Dievu gribu, Dievu prātu? Nu, viņa vārdā taču ir daudz pateikt. Es domāju, tur ir pateikt viss tas, kas mums ir nepieciešams. Un mēs esam cilvēki, kuriem vajag ik pa laikam atgādināt, ka nāk tas atgādinājums. Kaut arī šodien lasīt viņa vārdu, katru dienu. Atgādinājums, kur tu zini, un ja tu lasi, tu esi svētīts pat. Tas taču tevi par svētību, par spēku. Es domāju, viens no tādiem zināmiem rakstuvietām ir 119. psalms, kas ir par Dievu vārdu. Dievu vārdu mācības svētība. Svētība. Svētība no viņa vārda, ka tev viņš ir, ja, ka tu vari pateikties. Cik tava bauslība man ir mīļa, to es pārdomāju ikdienas. Un šeit ir šis pamatums. Cik tā man ir, cik tavs vārds man ir mīļa, es to pārdomāju ikdienas. Un tad ieskatīsimies pirmajā psalmā vai Jozavas 1:8, kur teiks, kāds tad ir svētīgs cilvēks, kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību, par viņa vārdu, to pārdomā, pēc tā dzīvo. Tu esi svētīgs. Tu zini viņa vārdu. Viņa vārds reizēm ļoti spilgti var mums uzrunāt, un tas palīdz mums pareizi rīkoties. 105. pants. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.
brīnišķīga patiesība. Viņš apgaismo, un tu vari turēties uz pareizā ceļa. Viņš palīdz tev turēties uz pareizā ceļa, uz šaurā ceļa. 162. pants. 162. Es priecājos par tavu vārdu kā tāds, kas iegūst lielu kara laupību. Es domāju, ka mēs lasām no veco derību, mēs atrodam, ka viņi tur bija izgājuši, tad karoši iegūši lielu laupību, tur lopi, mantas, zelts, sudrabs. Viņi atgriežas, viņi priecīgi, wow, ir bijis veiksmīgs viņam karadājums. Kā Dievvārds to salīdzina, ne? Tu iegūsti kaut ko ļoti vērtīgu, tu esi ieguvējis. Kas tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp. Tev ir viņa vārdi. Tu to zini, tu pēc tā dzīvo, un tu neklūp. Kā tu vari pastāvēt? Tad, kad tev ir viņa vārds. Tad ar to tu piepildi sevi. Tu vari pastāvēt, tu neklūpsi, tu nekritīsi, ja tev būs viņa vārdi. Un tas ir svarīgi. Ezras 7:10. Ezra bija svētīts dievvīrs. Tā es to atrodu, lasot Dievu vārdu. Un tur ir teikt. Ezra bija nodevis savu sirdi, lai meklētu tā kunga bauslību. Lai izpildītu un lai mācītu Izrēlā to, kas ir likums un tiesa. Es domāju, viens tāds teikums, viens pants, kas daudz pasaka. Viņš ir nodevis savu sirdi, viņa sirds pieder Dievam, viņa vārdu. Viņš pats meklē un cenšas mācīt, lai citiem būtu par svētību. Viņš mīlēja Dievu vārdu, viņš to mācīja. Un tā, ka viņa tauta klausīja viņa vārdu, viņa bija svētība. Viņam nekā netrūka. Viņi bija svētīti visādā ziņā. Viņi bija drošībā. Un nevarēja ienaidīt, tie nebruka viņiem virsū, nevarēja viņus uzvērt. Tā tad viņi bija. Un cik svarīgi, ka mēs arī esam. Lai es varu šeit šodien pastāvēt, lai ikdienā pastāvēt arī. Nepietiek, ja tikai svētdienā es dzirdu, sludinām viņa vārdu. Es aizēju mājās, es to lasu, es atmostos no rīta un kaut nedaudz palasu, palūdu, tas ir svarīgi. 1. Timotejam 4:13. Timotejam 4:13. Tiekāms es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai. Nododies lasīšanai. Ko Timotejs varēja lasīt? Ko viņš varēja lasīt? Dievu vārdu. Dievu vārdu. Lai viņš var mācīt, lai viņš var paskubināt, lai viņš pats var pastāvēt. Efeziešiem 6:17. Domāju, varbūt nevērt vaļā, tā ir ļoti zināma rakstu vieta. Dievu vārds ir minēts kā gara zobenis. Kad tu satver gara zobenu, tas ir Dievu vārdu. Kad tu to satver, kad tu to lieto, līdzīgi kā Jēzus lieto, stāv rakstīts Sātan, atkāpies no manis, kad tu zini viņa vārdu, viņš var nākt, mēģināt sagrozīt, sajaukt galvu mums, ietekmēt nepareizi, kad var pateikt stāv rakstīts, kad tu zini viņu, ka nespēj neviens tevi piezult, ka tas ir nomodā par to. Ebrejiem 4:12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spieža dziļi iekšā, kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir doma un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas viņam priekšā apslēpts, bet viss ir atsekts un atklāts viņa acīm, viņam mēs dosim norēķinu. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Amen. Viņa vārds.
ka mēs varam zināt, un mēs varam arī sludināt cilvēkiem un teikt Dievu vārdu. Dievu vārds ir tas, kas izmaina dzīves, aizskar sirdis. Gribi būt efektīvs, gribi nest augļus. Lasa Dievu vārdu katru dienu. Nākamā lieta. Kad tu katru dienu lūdz. Kad tu esi cilvēks, kurš lūdz. Ja tā papēta lielo kalpotāju, kādēļ viņi ir kļuvuši tik lieli? Tādēļ viņi lūguši Dievu. Tādēļ viņi daudz ir lūguši Dievu. Viņi bijuši cilvēki, kas lūdz Dievu. Viņi tam nes ietekmi. Jo nevar tāpat vienu cilvēku, nevaram mēs. Mēs nevaram paši no sevis ietekmēt atgriezt nevienu. Bet Dievs var. Un tie, ka mēs lūdzam. Kad es lasu par Latvijā vienu no tādiem lielākiem kalpotājiem, Viljamu Fetleru, pa viņu liecību, ka viņš katru dienu vismaz 2 stundas lūdz Dievu. Viņš lūdz Dievu. Tad es paskatos, cik daudz viņš ir izdarījis. Viens cilvēks, cik daudz viņš varēja izdarīt, apgūt un ietekmēt. Un tu saproti, viņš meklēja Dievu. Viņš bija ar viņu. Un tādēļ viņš varēja nest ietekmi. Tādēļ mēs spējam ietekmēt. Tā kā mēs saņemam. Tā kā mēs esam Dieva tūmā. Tas mūs ietekmē mūs, un mēs spējam ietekmēt tā. Ja viņš piepildu no mums sāk plūst dzīvā ūdens straumes, tas nes dzīvību, tas nes ietekmi. Bet, ja nav viņa priekšā, nevar plūst šīs dzīvā ūdens straume. Viņas izsīt. Tas tāpat kā ir mašīnā, es ielēju benzīnu pilnu bāku, pēc kāda laika man atkal tur jāpilina iekšā. Izbeigsies. Bet tā benzīna tanka, kā ir jāiebrauc, tā ir jāiebrauc. Būtu jau labi vienreiz iepildīt. Brauc, kamēr tā mašīna iet, ja? Cik labi būtu. Tāpat arī beigās ziņā mums vajag visu laiku, kad šī dzīvība piepilda. Viņa vārds mums ir skubinājis un skubina kaut vai pirms tam lasīju šo raksturvietu Timotejam. Tas nepārtraukti ir atgādinājums, ka mums ir jābūt dažāda veida lūkšanas, dažāda veida lūkšanās jānāk pie Dievu un jāiestājas, jālūdz un jāturpina to darīt. Efeziešiem 6:18. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Ar visām lūkšanām un lūgumiem. Lūdziet Dievu garā ik brīdi, tā pašā nolūkā esiet nomodā un pastāvēt savās aizlūkšanās par visiem svētiem. Un Pāvils saka arī par mani. Lūdziet Dievu garā ik brīdi. Filipiešiem 4:6. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā, pateicība ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Lai viņi nāk zināmi. 1. Tesalonikiešiem 5:17. Lūdziet bez bitēšanās Dievu. Vairāk var neteikt arī neko. Tādas raksturvietas kaut vai, viņas mudina ko? Viņas mudina mums lūgt. Turpināt to darīt, nepagod. Tie, kas lūdz, tie dabū. Tie, kas klaudzina, tie atvērs, tie, kas meklē, tie atdabū. Un labi, vienreiz palūdzām arī un pietiek. Nē, mēs turpinām. Mēs turpinām meklēt, spiesties pie Dieva. Pāris tādi teikumi, ko kādi lielie Dievu kalpotāji teikuši. Man patīk pierakstīt, lasot kaut atrod, priekš manis tās ir pēdus. Lūkšana un Dieva klātbūtne ir vienas un tās pašas medaļas divas puses. Lūkšana un Dieva klātbūtne. Un, kad tu saproti, Dieva klātbūtne ir labi. Tā ir labākā vieta. Ja Dievs nonāk un mums pieskarās, mums ir labi. Tev var nebūt naudas, kā apstuļiem, ka viņi iet un redz šo cilvēku slimo, ko viņi cer. Es ticu tam, ja viņi teica, nav mums sudraba un zelta, mūsu kabata tajā brīdī viņam bija tukšas, tur nebija nekā, viņam vispār nebija. Un viņš saka, nav mums sudraba un zelta, ko tev tur iedod. Bet tas, kas ir, ko ņem, Jēzus nācīšu vārdu, ceļos un staigā. Kas ir vairāk?
iedot kādu sudraba gabalu, vai pateikt, celies un staigā, cilvēks, kurš ir gulējis, nav varējis kustēties. Vau, tas ir vairāk. Tas sudrabs ātri vien var izbeigties. Viņš nedēļu varbūt par to varētu paēst. Pēc nedēļas tukšums atkal. Dievs iedod veselību, tu vari strādāt, kalpot, dzīvot normālu dzīvi. Tas ir vairāk. Tas ir vairāk. Lūkšanu Dievu klātbūt, ne? Vau, tas iet kopā. Tad, kad mēs lūgtam, Dievs nonāk. Un ja viņš nonāk, tad ir labi. Ja tur ir kaut kas priekšā, jālūdz tikmēr, kamēr tas aiziet. Vai tu to esi piedzīvojis? Es esmu piedzīvojis. Tie, kas esat ar Dievu, noteikti jūs arī tas piedzīvojis, ka ir brīži bijis, ka tā ir jālūdz, kad saprot spiež nostantēt, tu knapi var palūgt. Un tagad tu to izcīni, un tad nāk dzīvība. Viens grib nospiest, lai nav tev tās dzīvība. Ir jāizlūk. Ir jāizlūk. Amen. Tā, lai nonāk dzīvība. Šo teikumu es daudzkārt esmu minējis, neatceros, varbūt arī šeitan, bet tas man ļoti ir uzrunājis. Pavadi stundu vai 2 dienā lūkšanā, un viss būs ar tevi kārtībā. Ja tu krīti, klibo, esi godīgs. Vai tu pavadi tā, vai nepavadi lūkšanā katru dienu? Vai tu pavadi laiku Dievu vārdā un lūkšanā stundu vai 2? Šodienas cilvēks saka, nevar būt, kur var laiku atrast? Man patīk vēl viena liecība, uz Eiropu vai uz Ameriku atbrauc viens no Indijas, un viņš saka, vajag 3 stundas dienā lūgt, un tad būs dzīvība, viss būs ar tevi kārtība, un tie tur tajā konferencē klausās, saka, kurš šodien var tā? Nevar būt, viņš tikai runā, kur viņš var lūgt. Un pēc tam pieiet, lai viņu runātu, un tai sarunā viņu uzzina, ka viņam nav darba, nav māju, nav zāle, ko pļaut, nav suņa, ko vadāt, nav tas, nav mašīnas, kur jāremontē, vēl kaut ko vajag. Viņam nekā nav. Viņam nekā nav. Un viņam ir laiks dienā lūgt 3 stundas. Nepārprotiet, mums vajag, mēs neesam dienvidos. Mums vajag mājā. Cik labi, ka man ir mašīna, šodien varēja atbraukt. Man nenosvanīja pulkstenis, es aizgulējos, nedēļa piepildīt un es aizgulējos. Cik labi, ka ir mašīna. Es varēju atbraukt 2 minūtes, pirms sākās dievgalpojumu. Paldies Dievam, es nenokavēju. Ja nebūtu mašīnas, viss, es nespēju. Es būtu nenozvanīju. Es uzlieku 2, viens nozvanīja, bet es domāju, man arī 5 minūtes. Un otrs nenozvanīja, tas ir apstājies, bet Dievs uzmodināja, mēs paspēja vēl atbraukt. Saprotiet, ir labi, ka mums ir apģērbs, ka mums ir nauda, ka mums ir māja. Tas viss nav slikti, bet ka Dievs ir pirmajā vietā. Tas, ka šodien klausījums, es esmu vairāk kārtot dzirdēju Denzela Vašingtonu lielo aktieri. Noteikti zinat arī, ja min vārdu Denzels Vašingtons. Viņš liecina, un nevienai dieniņš, ka es iemācījos Dievu pirmajā vietā. Un cik labi, ka Dievs ir pirmajā vietā. Praktiski ar šo mēs varam teikt, mēs Dievs liekam Tevi pirmajā vietā. Mēs Tevi meklējam, mēs lasām Tavu vārdu, mēs lūdzam. Tu esi pirmajā vietā, mēs gribam Tevi meklēt. Es gribu, ka man ir Tavs spēks, es gribu, ka Tu mani vārdi, ka Tu dod man gudrību, ka Tu lieto mani, ka es nesu augļus. Ka Tu atzinies, tas ir manai dzīvībai. Es nesludinu to tikai jūs, es sludinu to sev, cenšos atgādināt, jo Dievs man atgādina to, viņš runā uz man arī. Neaizmirsti. Ja tu citiem to māci, neaizmirsti pats to turēt. Tas ir manam labumam, lai es varētu pastāvēt, uzvarēt. Pavadi stundu vai 2 dienā lūkšanā. Cik vienkārši? Viņš ar visu būs ar Tevi kārtībā. Wow, cik vienkārši liekas. Cik vienkārši. Un tomēr, ja jūs šodien aiziet un apbraukt kādu Latvijas draugus un paskatītos, tad, kad ir lūkšanas sapulces, cik cilvēki ir uz lūkšanas sapulcēm? Cik no draudzēm, pat par lielām draudēm, cik tur cilvēki atnāk? Varbūt 100, 150, 200 cilvēku draudzē uz lūkšanām 2-3 cilvēki. Un jūs domājat, ka viņi arī pavada stundu un 2
tie, kas nenāk pavada, pat tie, kas nāk, varbūt pat nepavada. Mēs esam ļoti aizņemti. Man patīk, kā mēs lielais Dievu izteica, es esmu tik aizņemts, ka es nevaru atļauties nelūgt. Es esmu tik aizņemts. Šis meklēs arī bija ļoti aizņemts cilvēks. Ļoti aizņemts. Viņš pavadīja, viņam aizņemts. Tu to saproti. Mēs redzam, Jēzu, liekas, nu kā? Jēzum vajag aiziet visu nakti, pavadīt lūkšanā. Saprotiet, ka Dieva vārdā ir teiks, ka viņš Latvijas tulkojumā ne visos Krievu ir labāk teikt, ka viņš ap 4. sardzes maiņu paskatījās uz to ezeru un redzēja mācekļus cīnāmies ar vētru, ar viļņiem, tad viņš pie viņiem gāja. Ap 3. tas ir ap 3 naktī. Viņš viņus vakarā atklāja, jautājums, cikos viņš viņus atklāja. Ja viņš atklāja ap 6, kad sākās 1, tad viņš pavadīja ļoti lielu laiku lūkšanā. Liekas, Dieva dēlam vajadzēja tik daudz laika pavadīt lūkšanā. Viņam vajadzēja piepildīt Dieva prātu, viņam vajadzēja pastāvēt ar uzbrukumiem. Viņam vajadzēja būt ar savu tēvu. Kur nu mums vēl? Pavadi stundu vai 2 dienā lūkšanā, viss būs ar tevi kārtībā. Tas ir vienkārši. Lai Dievs palīdz mums to darīt, māt un tev to darīt. Romiešiem 12:2. Tā ir nākamā lieta, un es domāju, tas ir ik pa laikam man to vajag. Man vajag sev pārbaudīt. Un tur teikt, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunoties savā garā vai prātā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva grība, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Pārvērties, atjaunoties. Tev jāatjauno savus prātus, savus garus. Ja pa laikam vajag kaut kādu reviziju uztaisīt. Šo 4. dienu gāju uz biblioteku, tur es tietām, jo viņiem ir revizija. Viņiem ir kaut kā atjaunot. Mums vajag šo reviziju. Ik pa laikam. Kad atjaunojies, pēc domāju, ka dienā lasat Dieva vārdu, tad lūkšanās, atjaunošanās vajadzētu būt, ka viņi notiek arī. Bet varbūt reizēm īpaši jāveltī vēl vairāk laika, lai atjaunotos. Lai tu saprastu, vai tu esi uz pareizā ceļa, vai tu dari to, ko vajag šodien. Vai tu esi Dieva gribā un prātā, vai tu dari to, ko vajag šodien. Ir labi, ka mēs meklējam viņu, atjaunojamies, pārbaudam sevi. Noteikti, ka mēs tēvreizi zinām. Es nedrīkstu, ka es ļoti bieži lūdzu, un kādi mani teiks, kāpēc tu nelūdz tēvreizi. Es esmu sastaps cilvēks, kas lūdz nesek reizes dienā viņu. Un tad, kad tu sāc ar viņu runāt, un šī vieta arī ir ļoti tāda, kur var skaitīt un pilnīgi nesaprast, ko vajag darīt. Matei 6:12. Un piedodi mums mūsu parādu, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Es runāju kā ticīgu cilvēku, un viņš man pasaka, es tur tēvreiz skaitu no rīta pusdienā vakarā, kāpēc tu neskaiti. Un tad viņš saka, būtu man šaujamies, es tos visus kaimiņus savus apšauju. Man bija jāsaka, stop, taču teici, ka tu baigi skaiti viņu, ka tas ir tik ticīga. Nu kā ir, ja? Vai tu piefiksēji, ko tu tēvreizē skaiti? Un tad cilvēkam šok, viņš saka, ne, tev Bībele savādāka. Tev ir savādāka Bībele, manā tā nav. Es saku, kā nav? Tu skaiti to. Mēs atveram, un es ik reizes jāparāda viņam. Un vienā brīdī tad cilvēks ir šokā, kā patiešām arī manējā? Man ir jāpiedod.
Kāpēc? Es gribu nošaut viņu. Kā cilvēks visu laiku ir dzīvojis? Grūti pateikt. Kā viņš ir lasīt, kā viņš ir tā reiz skaitīt. Nu, piedodi mums, kā mēs piedodam. Piedodi. Un ja tu gribi nest augļus un būt par svētību, būt ar ietekmi, tev ir jāpiedod cilvēki. Nu, tev taču izdara kāds pāri, vai tu neizdara? Vai tu turpini pierakstīt un teikt, es viņam to atgādināšu? Es nekad viņam nepiedošu. Ja es gribu, lai Dievs mani var lietot, man ir jāpiedod. Amen. Ja tomēr man neizdara pāri, nu man izdara, man ir uzpļauši, atmetuši, nu, visādas muļķības pierunājuši. Es esmu visu, ko piedzīvojis. Ja es šodien gribu šeit stāvēt un kalpot, ka Dievs mani var lietot, man ir jāpiedod. Man ir jāpiedod. Man ir jāpiedod. Piedod cilvēkiem. Jo tavs Dievs tev mīl, viņš tev piedod. Tagad tu praši, Dievs piedodi man. Un tu apzinies, ka šai nedēļā tu arī esi kaut ko izdarījis aplamu, neesi viņam kaut kur paklausījis. Un tu esi teikt, Dievs piedod, nu man tā sanāk. Un Dievs ņem piedod. Un tu saki, šitam es nepiedošu. Mēs Bībelēm redzam. Vienam atlaiž kādu netik lielu to parādu. Jeb lielu atlaiž. Un viņš tam, kas viņam parādā, viņš ņem un iemet cietumā. Un mēs redzam, kādas sekas viņš piedzīvo. Esi cilvēks, kas piedod. Esi cilvēks, kas piedod. Ja tu pats izdari kaut ko un tev tur kāds ietekmē, tad ir vieglāk. Ja tu neesi neko, tu esi labu darījis un tev nepiedod. Nu, tad jau ļoti vienkārši. Tad, kā cilvēki dara, un es domāju, mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir slima, nu, tas to parāda. Es pats nebiju lasījis, bet man sieva tur bija ieskatījusies. Es tur neesmu Facebook, viņa laikam ir, un tur viena no sabiedrībā pazīstamām dāmām bija ielikusi, viņai cik tur 53 gadi, un kādi pilnīgi šaubās, nevar būt, ka tev ir 53 gadi, kāpēc tu tik labi izskaties, un viņi ņem un padalās, kāpēc viņi tik labi izskatās. Cenšos ievērot režīmu, veselīgi ēst, kustēties, jā, pozitīvas domas domāt. Kā jūs domājat lielākā daļa cilvēku? Ko viņi tur sarakstīja? Tie, kas uzrakstīja, zaņķi uzmeta virsū, un tas parāda slimu sabiedrībai. Kāpēc tu to dari? Ieklausies viņas tajos principos, ko viņi izmanto. Varbūt arī labi izskatīsies, ja tu to sāks ievērot. Nevis ņemt un uzliet zaņu. Ir kāda diskusija, es cenšos cik vien var vispār, vienalga, tas ir ar ticīgiem un neticīgiem. Viņiem man ieraksti, un vienkārši vairākas reizes es redzēju, nu, tur runā nepatiesību. Es ierakstu un liekas, būtu noklusēt, jo tā nav patiesība, ko tur izsaka kādi. Kā es domāju, ko es darīšu, uzliet tev zaņu. Uzreiz kāds ir, kurš ticīgs vai neticīgs, viņš ņem tev zaņķi visur. Klausies, vienkārša lieta, ja es redzu to, ka tur cilvēks darīja, kāds uzraksta, viņš nekad nav darījis, ja mēs viņu neesam redzējuši. Es jūs neredzēju, bet es redzēju, viņš darīja. Cilvēks strādāja. Normāli. Es negribu, ka kādu apmalu, es ņemu un uzrakstu, un te uzmet zaņķi, tu šitāds un tāds vispār. Kādā sabiedrībā mēs dzīvojam, bet mums ir jāpiedod. Mēs esam mudināti piedot. To es ieguvēju, tu vari piedot. Un iet uz priekšu vienīgi sirdi. Ja viņi nesaprot, ko viņi dara un runā, tā ir viņa problēma. Tā ir viņa. Tu piedod viņai. Jo Dieva vārds tev to mudina darīt. Viņš tev arī piedod. Nākamā lieta, un visi teiksim amen. Un es domāju, kas mums ir ļoti svarīgi, ka mēs esam sadraudzībā ar citiem kristiešiem. Ar brāļiem mācām Kristu. Cik labi būt klātienē, ne? Nevis pie datora sevi.
Cik labi mums būtu klātienē, ka mēs varam viens otru redzēt, atbalstīt, aizlūgt, iedrošināt, aprunāties. Dievs ir nolicis, ka mēs esam draudzē. Cik labi, ka mēs esam. Tehnikas laikmets, tas ir labi. Ja ir slims cilvēks, viņš ir mājā, tad uz šodien vari skatīties. Ja ir darbs, tu netiec, tu vari noskatīties. Bet, ja tu vari būt, tad esi draudzē. Esi kopā ar citiem ticīgiem. Vēl vairāk gribētu uz teikt. Esi ar tiem, kas ir dzīvības pilni, lai tu arī būtu dzīvības pilni. Lai tevi stiprinātu, lai tā dzīvība būtu nokļūt. Ar kurnētājiem nav labi būt. Ticiet man, kurnēšana arī pielīga, ļoti pielīga. Ja tu esi pabijis ar kādu kurnētāju, neesi nostājies uzreiz, kas ar tevi notiks? Pēc īsta brīža tu būsi pārstāvēt, kāpēc es arī kurnu? Vau, tā slimība baigi lipīgai. Lipīga ir viņa, ļoti lipīga. Ir labāk būt ar tiem, kas ir slavas un pateicības pilni, kad viņi slavē un pateicības. Kad tu esi ar tiem, kuri pauž ko Dievu varos nāvi. Tas ceļ tavu ticību, tas ceļ viņu, kad tu vari iet mājās un būt stiprināts, kad tu vari ņemt un cīnīties ar tiem Goliātiem, kad tu esi bijis ar tiem, kas tevi iedrošināja aizlūdza. Tu vari uzvarēt savus Goliātus. Tu vari tikt pāri tiem šķēršļiem, kas tev ir tavā dzīvē, cīnīties par savu veselību, par saviem radiniekiem neizglābtajiem, kaimiņiem, darbabiedriem. Vau, tu esi stiprināts. Tu esi dzirdējis, ka Dievs ir liels un varenīgs. Līdzīgā situācijā kāds ir uzvarējis. Un tu vari to satvert. Un teikt, vau, manā dzīvē viņš ir tāds pats. Es taču sekoju tam pašam Dievam. Un tā ir patiesība. Tas pats Dievs ir tavs Dievs. Mums ir viens Dievs. Ar vienu kristību esam kristīti. Ar vienu garu esam piepildīti. Ar Dieva garu. Kāpēc Dāvids varēja ņemt un nostāties Goliāta priekšā un iziet cīņā un uzvarēt? Ja to viņā bija Dieva gars. Kāpēc no 12 izlūkiem 2 varēja teikt, ne, mēs iesim un uzvarēsim? Tādēļ, ka viņi bija Dieva priekšā. Viņi bija, un viņi saņēma. Pāri izrādījās to citu, un viņi nespēja. Pirmā nāca 1.3, viņi runā par to. Kad apostolis saka, mēs esam sadraudzībā ar ko? Ar Dievu, un lai varam būt arī ar jums. Apostoļu darbi 2, 44, 46. Pirmā draudze, ko viņi darīja? Bet visi ticīgie turējās kopā, un visiem bija kopīgi. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gabaliem un vientiesību sirdi. Mēdz ikdienas vienprātīgi sanākt templī un pa mājām. Visi ticīgie turējās kopā. Turējās kopā. Bija sadraudzībā. Man un tev tas ir nepieciešami, ka mēs esam šeit sadraudzībā. Gribi nest augļus, gribi nest ietekmi, lasa Dievu vārdu katru dienu, lūdzu katru dienu, atjaunot savu prātu, savu garu, katru dienu piedod cilvēkiem. Esi sadraudzībā ar citiem Dievu bērniem. Un tas ir man un tev nepieciešami, un lai Dievs palīdz. Un mēs meklējam viņu, un mēs viņam tuvojamies, viņš aizskar mūsu sirdis. Ka šodien tu var iziet un būt stiprināts. Varbūt joprojām spiež kaut kas. Varbūt ir kāda problēma. Tad brīdī mēs vēl lūksim, un tu vari paraudzīties uz viņu un teikt, Dievs, tevis esmu. Pieskaries man. Pieskaries. Dod man atbildi, to, kas man vajag. Paņem nostam to, kas nospiež. Stiprini mani. Ka es to izmainītu, un ka es tiek ārā un to nedēļu varu dzīvot un nest ietekmi. Tur, kur es tevi, mēs nesam iet, mums ir jānes ietekmi. Man un tev ir jānes ietekmi. Mums jābūt citādākiem. Mēs nesam gaiski, mēs nesam mīloši sapratni, iedrošinājumi. Mēs esam Dieva bērni, mēs esam ķēņa bērni. Debes
debes Tēvs. Mēs šobrīd esam Tavu krūni priekšā. Mēs lūdzamies, ka Tu palīdzi mums. Ka mēs mīlam Tavu vārdu, ka mēs esam lūdzēji, ka mēs pārbaudām sevi un atjaunojamies, ļaujam Tev pie sevis strādāt, ka debes Tēvs mēs esam sadraudzībā ar citiem Taviem bērniem. Un ja mūs aizskar kāds un atvaino, tad mēs varam piedot. Mīļais Tēvs, svētī. Svētī arī tagad, kad baudīsim vakarēdienu, kad šodien mēs atceramies Tavu krustu nāvi, pieminam Tavu upuri, ka mēs varam būt ar tīrām sirdīm. Lai tur nav nekāda rūgtuma sākuma, ne pat mazākā. Ka tur nav nepiedošana, bet ir piedošana. Ka mums ir miers ar Tevi un līdz cilvēkiem. Svētī mūs. Ka mēs izejam ārā un nesam ietekmi šai pilsētā, savā ģimenē, saviem kaimiņiem, darbabiedriem, uz ielas, ka mēs nesam ietekmi, ka mēs nesam gaismu, ka mēs rādam Tevi. Jēzus Kristus vārdā. Un tad ir cik audoši šeit ir brīvu vieta, iepildītās. Kad cilvēki atrod ceļu uz Tavu galvu, atrod ceļu pie Tevis, Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzamies, lai Tu svētī šeit savu draugu. Paldies par tiem 147 gadiem. Paldies par katru izglābto. Turpini savu darbu. Kamēr esam šeit uz zemes, kamēr ir žēlastības laiks, kad Tu stiprini savu draugu, savus bērnus, kad To lieto, lai šeit Tava gaisma spīd, lai šeit Tavu uguns deg, Jēzus Kristus vārdā, lai šeit Tavu evaņģēliju vēsts to pasudinātu, lai apustuļu darbi šeit Jaunelgavā turpinātu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.